Labrīt šajā svētdienā, un mēs turpinam mūsu maratonu, ja var tā teikt, studijās Pāvila vēsturē kolosiešiem, un šodien mums ir 4. nodaļa no 2 līdz 6, kā iekarot naidīgu kultūru. Šo ideju, kā iekarot naidīgu kultūru, es paņēmu no Jurija Bezmenova, kas zina, redzējuši, bijušais KGB aģents, aizbēga uz Kanādu, un vēlāk aprakstīja, kādā veidā kompartija, un arī tagad kā marksisti, angliski saucās subvert culture, kādā veidā iekaro apgāžu kultūru. Protams, mums ir nedaudz citāda sistēma, bet ideja tāda pati. Jautājums ir, kādā veidā iekarot kultūru, kas ir naidīga Dievam, izglābt cilvēkus, ar domu izglābt cilvēkus, izraut no tumsas varas. Mums jāatceras, ka apostols Pāvils bija vispanākumiem bagātākais kompānijas vadītājs, cik miljardi kristiešu uz zemes, ar ko viņš sāk. Pāris draudzītēm. Tika kauts un sists un galināts. Pareizi. Sākumā, ja palasa, mums arī viesojās Kampenes universitātes vēsturnieks, viņš saka, kas bija neticami, ka kristietība vispār izplatījās. Ja mēs palasam uzmanīgi tā laika vēstures piedāvājumus kultūras, tas neizprotams, kāpēc kristietība izplatījās. Kāpēc? Tas ir nesaprotam cilvēcīgi. Kāpēc kristietība vispār pastāvēja? Kā iekarot naidīgu kultūru, kā izdarīt, lai mūsu tuvinieki, radi draugi no Dieva ienaidniekiem kļūst par Dieva mīlētājiem, Teodoriem. Ja? Palieciet vienmēr lūkšanā, Pāvils raksta, būdami modri tajā ar pateicību. Mans tulkojums ir pareizāks, vienmēr atcerieties to. Lūdziet Dievu arī par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam, ka varētu sludināt Kristus noslēpumu, kur dēļ es esmu važās saistīts, lai es runātu, kā man pienāks, un to atklātu, ja varētu teikt, darīt saprotam. Staigājiet, ja dzīvojiet gudri pret tiem, kas ārpusē, izpērkot laiku. Jūsu runa, lai vienmēr ir labvēlīga, žēlsirdīga, ar sāli sālīt, lai jūs zinātu, kā jums ikvienam jāatbild. Tas Dieva vārds, amen. Visvarenais Tēvs, arī šodien mēs nākam Tavā priekšā un vienmēr meklējam, domājam, kur ir mūsu vaina, ja kādā veidā darīt, ko darīt. Lai mūsu vistuvākie cilvēki parasti, jo mēs jau rūpējamies par vistuvākajiem cilvēkiem, tad par draugiem pārējiem, no Dieva ienaidniekiem, no Dieva naidniekiem, kļūt par tiem, kas mīl Dievu, kas tic Dievam Tēvam. Arī šodien klausāmies tos vārdos, atkal saņemam iedrošinājumu no apostoļa Pāvila, no Dieva vārda, no Epafras un no pāriem brāļiem, māsām Kristu, kas ir lūguši un caur kuriem tu esi darbojies un atgriezis bieži vien pat šķietam vislielākos Dieva ienaidniekus. Āmen. Un neapšaubām vispirmais, visgalvenais Dieva ienaidnieks bija kas? Apostols Pāvils. Apostols Pāvils, par kuru tik lūgts. Un parasti cilvēku evaņģelizācijā uzsver vai nu lūgšanu, vai dzīvesveidu. Bieži vien pat jocīgi pasaka, ja nepieciešams lieto vārdus. Jēzus lietoja vārdus, it kā viņa dzīvesveids nebija pietiekams. Bet esat dzirdējuši. Ja dzīvo tik labi, lai visiem būtu saprotams. Jēzus neprot dzīvot tik labi, viņš runāja. Ja? Saprotiet, ja? Tātad, vai arī ir racionāla argumentācija. Taču Pāvils evaņģelizācijā uzsver visu 3 nozīmi. Pāvils saka no 2 līdz 4, palieciet vienmēr lūkšanās. Nododiet
šis vārds sev nododiet sevi lūkšanām. Modri ar pateicību. Esiet modri lūkšanās, lai lūkšanas vienmēr ir ar pateicību. Otrs, kas svarīgi, dzīvojiet gudri attiecībā pret tiem, kas ārpusē. Runājiet labvēlīgi, lai jūsu runa nav bļaustīšanās vai kurš kuru pārklieks vai pārspēs, bet esiet labvēlīgi, lai cik tas arī nebūtu jums grūti. Un atbildiet zinoši ikvienam. Zinot savu pasaules skatījumu un zinot viņu pasaules skatījumu. Ja kāds saka, ka kristietībā galva nav svarīga, jeb zināšanas, viņi laikam nelas Pāvilu, viņiem laikam ir cita bībele. Mums laikam cita. Ja? Pāvils aicina kolosiešus veltīt sevi lūkšanām par visu, bet jo īpaši par evaņģēliju virzību. Pāvils vēlas, lai viņi lūgtu īpaši par viņu un saviem biedriem Romā, lai viņiem rastos iespēja dalīties evaņģēlija vēstī, neskatoties uz viņu apstākļu ierobežojumiem un grūtībām. Pāvils ir cietumā, draugi, nekad neaizmirstiet. Un Pāvila laika cietums pat ir trakāks nekā bijušie Padomju Savienības un Krievijas cietumi vai Latviņamerikas cietumi. Tas nav mūsdienu 5 zvaigžņu viesnīca, kā tiek celt cietumnieki, kur labāk bieži vien dzīvo nekā cilvēki. Pāvila piemērs ir netiešs norādījums kolosiešiem lūgt to pašu par sevi, lai evaņģēlijas sludināšanai būtu nepieciešamā prioritāte viņu dzīvē. Pāvila otrā pamācība viņiem ir, lai viņu dzīvesveids būtu pievilcīgs neticīgajiem. Un gudri, lai viņi saprastu, kurā kultūrā viņi dzīvo, kā reaģēt. Ja jūs esat islāma kultūrā, jūs nevarat atklāt iet uzreiz teikt, kad Muhameds ir viltus pravietis. Jūs vienkārši nositīs uzreiz. Visu ģimeni izgriezīs. Ja? Esat gudri. Ja? Tāpat tās arī Turcijā šodien baznīcas tiek vajātas un neviens publiski neatļaujas liecināt. To dara uzmanīgi, ja? Bet gudri, kā čūskas, bet bez viltus kā baloža. Tāda ir situācija. Dievs viņus tur ir ielicis, tur viņi rīkojas atbilstoši. Es atceros savā laikā, es neatceros, kur tā bija no Vidusāzijas republikām, es runāju ar kristiešiem. Viens saka, taisīsim stadionā evangelizāciju. Pārējie kristieši teica, netaisīsim, šī ir islāma kultūra. Mūs darīs piespiedīs un nogriezīs. Mums nevajag līst virs ūdens, mums vajag zem ūdens. Under the radar, kā saka latvieši, zem radara uzvarēt cilvēku sirds. Kā tad kristietība izplatījās? Virs radara vai zem radara? Zem radara. Cilvēki kļūst ticīgi. Vienā brīdī Konstantīns saprata, ko? Ap 40-50% viņa pilsoņi ir kristieši. Vai viņš redzēja to krustu? Viņš neredzēja, viens to nezina. Bet 40-50% Romas impērijā bija kristieši. Vajā kultūrā, kurā viņi tiek vajāti. Ja? Šodien, kas mums Irāna ir? Kultūra, kur tiek viņi vajāti. Ķīna. Kultūra, kur viņi tiek vajāti. Kādā veidā Ķīnā notiek dievkalpojumi, tad, kad viņi neoficiālā baznīca tiek vajāti. Viņiem dzimšanas dienas pēkšņi ļoti daudz ir. Tāpat kā Padomju Savienībā kādreiz Baptistu baznīcas un citas Krievijā darbojās. Ģimenes pasākumi bija. Cilvēki rīkoja, zabantojas. Patiesībā, kas tas bija? Tas bija mājas dievkalpojumi. Viņi bija gudri. Ja? Un viņu dzīvesveids bija pievilcīgs. Bet tas jau ir iepriekš. Pāvils jau 3. nodaļā teica, esiet piedodoši un tā tālāk joprojām. Pareizi, vai ne? Ja? Un visbeidzot, Pāvils vēlas, lai kolosieši ļoti rūpīgi apsvērt, kā viņi atbildēs uz jautājumiem, ko viņiem uzdos neticīgie paziņas. Vai arī viņi paši prasīs uzdot jautājumu. Tāds Kolombo izmeklētāji, tāds
Šerloka Holmsa jautājums. Es kaut kā nesaprotu. Ļauj man saprast. Un iemetiet bumbu savu draugu. Dārzā saka, es nesaprotu. Tu man saki, ka viss ir radies nejauši. Un nekad nav nekāda nozīme, nekāda mērķa. Pareizi. Tas materiālists ateists. To jums jāzina. Pat ja viņš nezina, ka materiālists ateists saka, ka viss radies nejauši. Nejaušības rezultātā. Bet tajā pat laikā tu man saki, ka ir fizikas likumi un viss darbojas likumsakarīgi. Kā tas iet kopā? Vai nejauši vai likumsakarīgi? Kā tad īsti ir? Ja, piemēram, vai ne? Vai vēl labāks ir iemest jūsu draugiem, jaunajiem vokistiem? Islāms mums pie durvīm klauvē. Kā tad ir? Sievas var sist vai nevar sist? Korānā ir teikts, ka ja vīram ir aizdoma, viņam ir tikai aizdoma, ka sieva neklausa. Viņu vajag piekaut. Un tad viņi melo un skaidro maigi, kā dūjas spalviņas sist. Mēs palasām hadīsus, tad redzam, kā viņš saka, kad draudzene tika piesist zili zaļa. Zaļāk par viņas tērpu. Ja? Un tad tev vajag teikt šam vokistam, tad kā, sist vai ne tas sievas? Ja? Tad viņam cilvēkam būs jāatbild, ko? Morāls likums, kur viņš viņu velk laukā. Ja? Uzdot pareizo jautājumu, provocējot labsirdīgi. Nevis nāid, bet kāds ir mērķis? Ne jau, lai pazemotu, ne jau palārīt, ka viņš ir stulbenis, bet lai viņš atgrieztos varbūt tās. Varbūt viņš sāka domāt. Man bija nesen saruna, pirms iesim tālāk, man riebjās sev pieminēt, bet ja kaut kas izdodas, tā jau nebija mani, vai ne? Es satiku cilvēku apmēram pēc 15 gadiem, bija jauni žurnālisti, kas atnāca. Vēl mēs bijām, vēl bijām reformāta baznīcā. Un satikos netiešām tā un tā ticīga. Viņi jau tagad ir pagājuši pār 20 gadi. Ticīga sieviete. Es saku, bet toreiz taču nebija, ne? Jā, viņš saka, tu man uzdevi jautājumu, kas es esmu. Toreiz es biju tā kā persona, kas ir cilvēks, ja, vai matērija tikai, ja? Kas ir cilvēks, ja, tātad vai matērija kustībā, kā saka materiālisti, ja? Ja, vai kas es, vai ilūzija, ja, New Age, ilūzija, tu neeksistē, ja, vai kas es esmu? Un es viņiem tāds jautāju, kas tu esi? To, ko arī Bībele saka, kas tu esi, kur tu esi? Acīm redzot, Dievs to izmantoja. Tas bija kaut kāds akmentiņš cilvēkam kurpē. Un vienkārši tas toreiz darbojās. Man nezinot starp citu. Un parasti pēc tāda interdomā, vajadzēja šito vēl pateikt. Šeit vajadzēja iegāst, šeit no labās atvērās, šeit vajadzēja. Vai ne? Ja? Kad viņi jautā, tad viņiem atbildiet, izprotot jautājumu pasaules redzējumu pretrunas. Viņu pasaules. Nekristīgs pasaules skatījums vienmēr būs pretrunīgs savā starpā. Un parādīt, kāds ir evaņģēlija risinājums. Ja? Kā atbild Kristus uz cilvēku visdziļākajām vajadzībām. Katrs cilvēks grib būt indivīds. Nevis ģimene vai ģimenes daļa vai daļa no tautas. Es esmu svarīgs personīgi vai neesmu. Kur radās individualitāte vai persona, no kurienes nāk kristietība iedeva? Budismā neeksistē, tu nemaz neeksistē. Viss ir viens un viss ir nekas. Tā ir tā lielākā patiesība, kas tev jāsaprot. Tāpēc sēž un meditē. Ja? Vai hinduismu arī tu neesi nekas. Kaut kāds bezpersonisks spēks. Bū. Tu neesi. Materiālismā tu esi kamols. Arī grieķu kultūrā tu esi tikai daļa no ģimenes vai tēvs vai māte. Tu neesi nekas vairāk. Un Pāvils saka, nē. Tu esi indivīds. Un tavu individualitāte, personība ir pirms pārējām lomām. Tu esi Dieva radība un Dieva kalps un atbildīgs viņa priekšā. Un tikai viņa priekšā tev jādzīvo un jānēsās savs sombrero. Jeb jāpielūdz Dievs, jāpagodina savā dzīvē ar visu, ko dari.
un jābauda viņa klātbūtne. Ja? Šīs ir šīs dziļākās atbildes, ko kristietība deva. Mēs dzīvojam kristīgā kultūrā, draugi. Toms Holands kļuva ticīgs slavenais angļu vēsturnieks. Viņš ienīda Kristu. Viņš bija priecīgs, ka viņu piesita krustā. Romiešus viņš mīlēja vairāk. Bet, kad viņš sāka saprast, kāda ir grieķu un romiešu kultūra, viņš saka, nē, tas nav tas, pie kā esam pieredzējis. Mēs esam kā zivis. Dzīvojam kristīgajā kultūrā un pārējā un spļaujam uz to. Un mēs varam atļauties spļaut, jo dzīvojam kristīgajā kultūrā. Jebkurās citās kultūrās spļāvējs momentāli piesiet pie spļaudekļiem. Tātad palieciet vienmēr lūkšanās, modrina ar pateicību. Pāvils saka, 1.9. Tādēļ mēs kopš tās dienas, kad dzirdējām, ka jūs kļuvāt ticīgi caur Eprafu, nemitējamies par jums lūgt. Personīgi par jums nemitējamies lūgt. Un 4.12. skatieties, Pāvils raksta, jūs sveicina viens no jūsajiem. Tātad Pāvils ir cietumā, atcerieties Romā. Epafras, Kristus Jēzus kalps, kā vienmēr ir cīnījies par jums savās lūkšanās. Un šis vārds cīnījies, tas ir nāk no cīņu sporta. Viņš ir cīnījies ar Dievu lūkšanās par katru draudzes locekli, kopā par draudzi, lai viņi stāvētu pilnīgi un pilnībā, visā pilnībā zinātu, saprastu, pildīt Dievu gribu. Kā redzams, Pāvils aicina mudina Kolosas draudzi, gan arī mūsu neatlaidīgi lūgt, cīnīties ar Dievu savās lūkšanās par saviem tuviniekiem, draugiem, tēviem, māmiņām, bērniem. Kas var būt traģiskāk, ka jūs stāvēsiet Dievu priekšā un tur nebūs jūsu bērni? Štruns par vecākiem, piedodiet mani. Bet bērni, mazbērni. Jo tas, ka jūs esat ticīgi, varbūt jūs vecāki tieši lūguši, vai vecāki, ja? Bet jautājums var rasties, kāpēc lūgt? Ja viss notiek pie visu varanā Dieva sākotnējā plāna nodomu. Efeziešiem 1.4 lasām. Viņš arī izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas. Tātad visi ticīgie ir izredzēti pirms pasaules radīšanas. Viņi arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodomu kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas plāna. Bulē. Pēc savas gribas plāna 1.11. Un atbilde ir, kāpēc lūgt, ja viss notiek pēc viņa plāna, pēc viņa izredzes, kāda ir atbilde? Visvērnais, trīspersonīgais Dievs izredzi ieplāno gan gala rezultātu, gan arī līdzekļus uz viņa paša ieplānoto rezultātu. Vai nav būtu labi būt vienā komandā ar Dievu un saņemt pasaules kausu, visuma kausu, uzvarētāju kausu, laika beigās? Štruns par to, kas Amerikā uzvarēs. Tas taču ir štruns. Bet pašās beigās stāvēt Dievu priekšā jaunajā Jeruzālemē. Būdam modra tajā, komentētāji cienījami komentētāji domā, ka šeit norāda uz būt modriem gaidīt uz kungu Kristus otro atnākšanu. Es domāju, ka te ir daudz vairāk. Arī tas šeit ir ietverts, bet šeit ir vairāk. Runa par antitēzi, jeb neatlaidīgo čūskas pēcnācēju cīņu pret Kristus sekotājiem. Skatieties, 4.12 rakstīts ir, Epafras, Kristus Jēzus kalps vienmēr neatlaidīgi cīnās par kolosiešiem savās lūkšanās. Un latviski ir laikam jaunajā tulkojumā, es nezinu, pavisam jaunajā, bet citās ir, bet pareizais tulkums, lai viņi stāvētu, jeb lai viņi pastāvētu pilnīgi, histēmi, no vārda histēmi. Histēmi ir viens no tiem, kas efeziešiem vārdiem tiek 6. nodaļā tiek lietots 3 reizes, lai aprakstītu pretestību ļauno spēku uzbrukumiem. 11. pantā, 13. 14. palasīšu, lai jūs dzirdētu. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu histēmiju pret vēlnu viltībām. Lai tu varētu, ja? 12. pants.
Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunumu garu spēkiem debesīs. 13. pants. Ņemiet visus Dieva ieročus, lai jūs varētu histēmijas stāties pretī ļaunajā dienā. 14. pants. Tad nu stāviet stingri, histēmi, apjauzušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas. Ar lūkšanām un aizlūkšanām lūdzot Dievu garāju brīdi. Un tālāk esiet pastāvīgi nomodā un nepārtrauktā lūkšanā par visiem svētajiem, arī par mani, lai Dievs dod mums īstos vārdus, kad man jādara mute, lai es drosmīgi sludinātu evaņģēliju noslēpumu. Esiet pastāvīgi nomodā savās lūkšanās. Mēs kādreiz sakām, esmu noguris no kara. Šis karš nebeidzas, tu esi noguris vai neesi. Viņš nebeidzas. Sātans nebeidz. Tāpat kā kādreiz ļaunie cilvēki, ļauni cilvēki, tas saka, labi, mēs viņam tā kā piedosim, lietas mierā, viņš to liks mierā. Viņš tev neliks mierā. Kamēr tu viņu neatliks pilnībā mierā, viņš tevi mierā neliks. Kamēr tu neatrisinās jautājumu. Arī šeit esiet nomodā. Šī cīņa turpinās par jūsu dvēselēm, cīņa pret Dievu dienu, nakti, brīdi. Un kādas naudas tiek iegāstas? Kādi resursi tiek iegāsti? Pie tam Kolosas draudzē pat ir uzradies vilcis skolotājs, kurš mēģina pievilkt kolosiešus ar filozofiju, kas ir balstīta cilvēku tradīcijās un pasaules pirmspēkos, jeb dēmoniskajos garos, bet ne Kristū, 2.8. Ar pateicību. Mēs ar prieku 1.11 skatieties, Kolosas 1.11, mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus, saņem savu daļu svēto mantojumu gaismā. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēla ķēniņu valstī. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus mums piedevis. Šī ir cilvēka pateicība, kurš kunga dēļ ir cietumā, vai ne? Bet viņam vēl ar to nepietiek. Skatieties, ko viņš saka. Lūdziet Dievu par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam, ka varētu sludināt Kristus noslēpumu, Kristu, kura dēļ esmu saistīts važās. Viņš Kristus dēļ ir važās. Viņš ir pateicīgs. Viņš saka, dodiet man drosmu, lai es varētu gudri sludināt pārējiem par šo prieku. Un tev dzīve izmainīsies. Kādreiz vilcis skolotājs stāst, kļūstiet ticīgi, kļūsiet bagāti, ja? Veseli. Pāvilam neizdevās. Pāvils kaut ko nesaprata laikam līdz galam. Pāvils nevien ir pateicīgs kungam Kristum, bet vēl vairāk reklamē kungu Kristu citiem kā labo vēsti, kā vislielāko dāvanu, kā vislaimīgāko loterijas biļeti šajā dzīvē, vai ne? Ko tad Pāvils raksta vēstulē korintiešiem? Piedod, man nepatīk mētāties, bet labāk, lai viņš paskaidro, nevis es pareizi. 1. korintiešu 1.6. Mēs sludinām gudrību pilnīgajiem. Tā nav nec šīs pasaules, nec tās iznīcīgo valdnieku gudrība. Tā nav šīs pasaules gudro gudrība, prātnieku gudrība. Un mēs neesam saņēmuši šīs pasaules garu, bet garu, kas nāk no Dieva, lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva, lai spētu zināt, lai spētu aptvert, kas tad mums ir dots. Un to mēs runājam nevis cilvēciskos gudrības, bet gara mācītos vārdos. Garīgo izskaidrodam garīgi. Miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Un Pāvils no cietuma ar saviem ticības un cīņu biedriem lūdz Dievu par Epafras evaņģelizācijas pūliņos radošos baznīcas Kolosā, lai viņi tiktu piepildīti ar Dieva gribas sapratni, plero. 1.9. Arī Epafra 12. pantā 4. nodaļā Epafras Kristus Jēzus kalps vienmēr neatlaidīgi cīnās par kolosiešiem savās lūkšanās, lai viņi pastāvētu pilnīgi un pilnībā piepildīti plerofero ar visu, ko Dievs grib. Ja varētu teikt,
būtu pilnībā piepildīti, pilnībā ar Dievu gribas sapratni, ja pilnībā pārliecināta interpretācija par visu Dievu gribu. Pāvils lūdz, lai mēs zinātu Dievu gribu. Kur mēs atrodam Dievu gribu? Ko Pāvils lūdz par draudzi? Kas, lai pilnībā mājo draudzes vidū? Praviešu vai Dievu vārds? Svētbildes vai Dievu vārds? Dievu vārds. Lai mēs lasītu, lai mēs domātu, kā tas attiecas uz to kultūru, kā tas attiecas uz mums. Ja? Pāvils lūdz, lai nesdam augļus un augdam Dieva atziņā, jūs dzīvotu kunga cienīgi un vienmēr viņu iepriecinātu ikvienā krietnā darbā. Un Epafra lūdz, lai viņi stāvētu, pastāvētu pilnīgi nobrieduši. Augļi pilnīgi nobrieduši, norāda uz personīgu uzaugsmu, gan uz jaunu dvēseli izraušanu no sātana varas. Tieši tāpēc arī Pāvils arī šeit nāk šie lūkšana. Pāvils saka, lūdziet arī Dievu par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam, ka es varētu sludināt Kristus Jēzus noslēpumu, kur dēļ esmu saistīts važā, lai runātu, kā man pienākas, un atklātu, ja darīt tos saprotam. Atklāt durvis vārdam, jeb evaņģēliem, ietver gan Dieva dotās iespējas sludināt evaņģēliju, gan arī cilvēku sirds gatavību, sirds durvju atvērtību Dieva vārdam. Apostoļu darbos 14:27 lasām. Tur Sīrijas Antiohijā ieradušies, ja patiesībā atgriezušies no misijas ceļojuma un sapulcinājuši draudzi, viņi, Pāvils un Barnaba vēstīja, cik daudz Dievs caur viņiem darījis un ka viņš ir atvēris ticības durvis pagāniem. Dievs ir atvēris. Apostoļu darbi 11:18. To dzirdējuši, viņi norimās, sāk slavēt Dievu, teica, tātad arī pagāniem Dievs ir devis atgriešanos no grēkiem, lai tie dzīvotu. Dievs ir devis atgriešanos. Apostoļu darbi 13:48. Pagāni dzirdot evaņģēliju priecājās un slavēja kunga vārdu. Un tie, kas bija izraudzīti mūžīgai dzīvībai, ticēja. Kas izraudzīja? Vai tad Pāvils? Dievs izraudzēja mūžīgai dzīvei. Pāvils neuzņemas atbildību pats atgriezt neticīgos. Proti, tā ir vienīgi Dieva prerogatīva. Pāvils lūdz pēc atvērtām durvīm gudrību atklāt, izskaidrot evaņģēliju ikvienam cilvēkam. Efeziešu vēstulē viņš arī lūdz, skatieties arī interesanti, ka viņš lūdziet arī par mani, lai Dievs man dod īstos vārdus. Ja? Kad man jādara mute, lai es drosmīgi sludinātu evaņģēliju noslēpumu. Šeit viņš lūdz pēc drosmes. Viņš ir cietumā. Viņš zina, ka vienkārši viņam var piekaut uzreiz, ka viņa dzīve var nepanesam. Ne jau tas, ka viņa nogalinās, bet dzīve paliks nepanesam. Kā vēstnesis es to sludinu, važās kalts, lai tad es bez bailēm, kā man tas pienāks, to daru. Dzīvojiet gudri attiecībā pret Dievu, kas ārpusē. Staigājiet gudri pret tiem, kas ārpusē, ārpus draudz, izpērkot laiku. Izpērkot laiku divdarbs, kur ir ideja. Protams, ka jūs esat aizņemti. Jūs pietiek savu darbu, protams. Bet mēs apzināti izpērkam laiku. Mēs apzināti lietojam laiku. Mēs lūdzam, apzināti esam gatavi runāt ar cilvēkiem, vai kaut kādas attiecības uzsākt ar domu, varbūt, ka cilvēks tiešām atgriezīsies. Ja tā ir šī laika izpirkšana. Jo mums jau pašam tas laiks ir svarīgs. Kāpēc mēs tērētu laiku uz kaut kādiem, kas Dievu ienīst, kādreiz iesmēja par mums? Lai iet uz vienu vietu pareizi, kā teica mūsu draugs. Ījāps, ne, bet kurš? Tātad dzīvojiet gudri, kas ārpusē, un 6. Runājiet labvēlīgi un atbildot zinoši ikvienam. Jūsu runa, lai vienmēr labvēlīga, ar sāli sālīt, lai jūs zinātu, kā jums ir ikvienam jāatbild. Tātad Pāvils saka, neapšaubām mēs zinām, kas mums ir jāzina, ka vispirms mēs esam glābti žēlstībā kā grēcinieki. Un nekad mums nevajadzētu būt tiesājošiem vai nodarboties ar kaut kādu pārkliekšanas maču vai es tev noķēru vai kaut kādu naidu runu.
Tātad, tāpat laikā mums vienmēr ir jāatceras, ka nekristieši nav neitrāli cilvēki, kuriem pietrūkst faktu, bet ka viņi patiesībā apzināti noliedz un cīnās pret Dievu, kā mums atklāja pirmā vēstule Romiešu 18, 1. nodaļa 18-3. Visi cilvēki pazīst Dievu. Absolūti visi. Visi cilvēki tic Dievam, ne glābjoši. Bet viņi zina, kas ir Dievs, viņi zina varenās īpašības, un viņi zina, ka viņš ir jāpielūdz. Visi, nav neticīgo cilvēku pasaulē. Pierāda lūdzu, ļoti vienkārši. Ņemsim ko, materiālists, ateists, fiziķis. Tātad visi cilvēki izmanto tā saucamo ko? Angliski saucās uniformity of nature. Vienmēr atcerēsies, super. Man kā pirmās vidusskolas absolventas vienkārši tas nostrādāja momentāli. Kas ir uniformity of nature? Dabas vienveidība. Dabas likumi darbojas vienveidīgi vienādos apstākļos. Vakar, šodien un rīt. Taču materiālists saka, ka viss radies ko nejaušības rezultātā, tātad viss ir nejaušība. No vienas puses viņš saka, Dieva nav, un viss radies nejaušības rezultātā, nav nekas mērķtiecīgs, un tāpat laikā viņš saka, nē, ir likumsakarības. Kā sauc cilvēkus, kas saka, ka tic vienam un dara citu? Tā viņus arī sauc. Ja? Visi cilvēki ir ticīgi, bet visi cilvēki apspiež Dievu, noliedz Dievu. Ja? Nav neitrāli, mēs to zinām. Nekristieši noliedz Dievu, bet rīcībā paļaujas uz Dievu. Un tāpat laikā esiet labvēlīgi. Un katru reizi, kad jūs skaidrojat evaņģēliju, kad jūs skaidrojat, kādā veidā Kristus, kādā veidā radīšana, kādā veidā trīspersonība, viens un daudzi, filozofijas neatbildītā problēma. Viens un daudzi, trīspersonīgajā Dievā ir atbildēt. Cilvēks saka, jā, zina, netic, bet iekšā ding, viņš zina, ka tā ir taisnība. Viņš zina, ka tā ir taisnība. Viņš noliedz, apspiež, viņš ir apspiedz zem ūdens patiesību, ja, kā spēlē, kur ir bumba. Tā ir līdzīgi kā spēle, kad mēs spēlējam, esam jūrmalā. Ja, kad pa vidu stāv cilvēks, tiek mētēta bumba, viņam jāuzmina, kuram zem apakšā zem rokām ir bumba. Vai tev ir bumba? Nē, nav. Es spiežu bumbu, esmu vistuvāk patiesībai šai bumbai. Bet es noliedzu. Ja? Un tad, kad jūs skaidrojat mierīgi evaņģēliju, viņam vienmēr ir ding. Kāpēc viņš tik nikns paliek? Kāpēc viņš nepaliek nikns, ka jūs skaidrojat kaut kādu būdismu vai kādu citu? Es pat nepalikšu rupšs šajā brīdī. Ja? Jā, viss kārtībā, tas ir interesanti. Ka jūs sakat, nē, Kristus nomira par taviem grēkiem. Viņš paliek nikns, tāds, ka viņš zina. Kāpēc cilvēki, kas it kā ir bijusi baznīcā, it kā bijuši ticīgi, bet patiesībā nav, kāpēc viņi niknāk cīnās pret baznīcu? Viņi ir lielākie ienaidnieki. Kāpēc? Viņi zina, ka tā ir patiesība. Viņi zina, ka tā ir patiesība. Tāpēc skaidrojiet lēnām. Mūsu uzdevums ir atklāt evaņģēliju. Atklāt evaņģēliju, kā evaņģēlijs atbild uz cilvēku visdziļākajām vajadzībām. Tāpēc mums vienmēr ir ko? Mums ir jāzina. Vispirms mums jāspēj parādīt, ja sakām vārdos 26.4. Neatbild muļķiem pēc viņa muļķības, ka netop kā viņš. Atbild muļķiem pēc viņa muļķības, ka viņš nenotur sevi par gudru. Vispirms mēs parādām, ja mums pašiem jāsaprot, jāparāda cilvēkam, kur viņa pasaules skatījums aizved. Ja tā ir patiesība, kā tu saki, tad ļauj man tev pastāstīt, kā kristīgais evaņģēlijs, kā Bībele atbild uz šo jautājumu. Protams, nevienmēr jums sanāks tik gara saruna, tā un skaidrs. Un Dievs, lai dod jums vienmēr ielikt tajā brīdī, kur jums sanāk, bet kaut kur jau sanāk. Ja? Bet kopumā tā tad ideja ir, ļauj man parādīt, ja jums jāsaprot, jo cilvēks, jeb kā Van Tīls saka, epistemoloģiski apzinoši. Cilvēki neapzinās, kam viņi tic. Cilvēki neapzinās, ja es tam ticu, tad.
Viņi neapzinās, ja? Bet jums viņiem jāparāda, ja tas ir tā, tad tā. Tad nogalināt cilvēku. Kāda starpība, ko viena matērijas gabals izdara otram? Ja viņš ir budists. Kāda starpība, ja viens nekas izdara kaut ko nekam citam? Pareizi, jūs loģiski parādat. Protams, viņš paliks nikns un dusmas, varbūt tās. Vai sapīts, tur neko nevar darīt. Bet ja jūs to laipni pasakat, tas viss, ko jūs varētu izdarīt. Un tad pat laikā parādiet, kā evaņģēlijs atbild, kā trīspersonīgais Dievs atbild šo jautājumiem. Un mēs jau visi saprotam, ka mēs esam grēcīgi. Visi. Kā ik viens. Kāpēc ir ļaunums pasaulē? Tāpēc, ka mēs esam grēcīgi. Kāpēc mēs nevaram ievēlēt nevienu, lai tas rūpētos par mums visiem? Mēs esam grēcīgi. Kāpēc kad mēs iedodam cilvēkiem paņemt, cik viņiem vajag un ne vairāk? Pirmie ņēmēji, piemēram, izgrāba visu un nepaliek pārējiem. Uzrādās, ka nabadziņi arī ir grēcīgi. Mēs esam grēcīgi. Grēks, mēs to zinām. Mils Konstantīnovs, mēs vienmēr viņam piekrīt, bet beidzot kaut kāda saprāta balss par bērnu audzināšanu. Mūsdienu kultūra ir pazaudējuši sapratni par cilvēku būtību, ka cilvēka ļaunums ir iekšā. Grēks ir iekšā, ka viņu vajag apvaldīt, nevis stāstīt, cik slikts cilvēkam sist pa galvu citam. Ja? Mēs to zinām. Tātad, bet mums ir jālūdz, saprotiet. Jūs bez lūkšanām, bez Dieva gribas nekas nesanāks. Jālūdz. Mums jācenšas būt gudriem savā dzīvē, sakot Kristum, būt gudriem, saprast, cik varam, cik nevaram. Kā varam darīt, kā nevaram. Un trešais, vienmēr mācīties. Vienmēr domāt. Jo tā taču ir vissvarīgākā vēsts. Tās taču ir vissvarīgākās zināšanas, kas jums ir. Lai Dievs mūs svētī, āmen. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.